Nu, ko labrīt, Dace! Labrīt! Labrīt visiem, kas klausās šo te ierakstu, mūsu sarunu, ikrīt sarunu. Jā, mums ir šodienas tēma, ko mēs nu, pēc sajūtām ļoti virza un vada, ka par šo vajag parunāties. Un tāpēc šī tēma ir par mūsu smalkajiem ķermeņiem. Jā, jo tiešām ar smalkiem ķermeņiem lielā mērā mēs strādājam arī tiešām sirdsceļa aktivizācijas kursā. Cik lielā mērā katrs to apzinās, ir no viņa paša individuālās pieredzes un zināšanām atkarīgs un no apzinātības arī, jo es zinu dažādus cilvēkus, kas, protot jau strādāt ar gaismas mandalām, ja, kas būs arī sirdsceļa aktivizācijas posmos, tātad gaismas mandalu terapija, kas aktivizē mūsu bioenergo lauku. Viņas prot arī izteikt tādus nodomus, risinot šos te kaut kādus dzīves aktuālus jautājumus, konkrētos arī savos šajos te smalko ķermeņu līmeņos. Un, lai ir saprotams, par ko ir runa, tad es izstāstīšu un iepazīstināšu vairāk, runājot tieši par šo smalko pasauli, jo tā mana pasaule, mana sfēra, kuru es esmu izzinājusi, kuras esmu pētījusi, kura man interesē un ar kuru beigās es strādāju un caur kuriem es strādājot palīdzu cilvēkiem. Līdz ar to tas ir mans, tas ir tur, kur es jūtos kā zivs ūdenī par to runāt, to gaismot cilvēkiem, izskaidrot, jā, lai rodās skaidrība par to, kas ar tevi notiekās. Un tajā visā spektrā, ar ko man gribas sākt, ar to, ka jo vairāk ir tā kā skaidrība mazliet kaut vai vairāk šeit prātā, ja mūsu ego līmenī, ka viņš saprot, viņam jau iestājas mazliet mieriņš, viņš vairs necels tik lielu paniku, kaut kādu tur šaubiņas, bailītes vai vēl kaut ko, un viņš ir tā mierīgāk var sākt uzklausīt, ka viņš nomierinās, un tad viņš sāk, tu tā kā vari sākt sadzirdēt arī savu šo sirds centru, kas tur īsti notiekās, ja? Jo tā kā mums te ir baigais skaļums galvā, ja, kad ir ne tās domas, un tu netiec vai no viņām vaļā, tu pa visu kaut ko domā, vai nu pa pagātnes lietām, vai pa nākotnes lietām, plāniem, stratēģijām, vēl nesko, neatrisinātām dzīves situācijām, problēmām, darāmajiem darbiem, tu tā kā pilnībā esi šeit un tagad tajā visā mūklī, un te ir tas atkal balans, vai tu spēj kādā brīdī apstāties un ieklausīties sevī, vai ne? Un tajā brīdī, lai izgaismotu, kas notiek tajā apziņas laukā, es tāpēc ļoti bieži sāku tieši ar gaismas mandalām, jo es sajūtu, cik ļoti tas palīdz man, cik tas tiešām palīdz arī citiem, vienkārši caur tādu dalīšanos, kad es sākumā sāku dalīties ar viņām, tad es ieraudzīju, kā tas palīdz, un cilvēkiem kaut kas atbrīvojās, viņiem pēkšņi viņi paliek tādā harmoniskākā stāvoklī, un plus vēl tas viss process, kas notiek caur gaisa mandalām, ka viņi paņem šo enerģiju tā kā sevī, tu viņu izliec uz āru, un tu viņu pēc tam vēl vari ieraudzīt, un tu vēl viņu vari nolasīt, kas tur notiekās. Un mans tas uzdevums arī ir, kad es esmu pētījusi, kā es varu nolasīt, kas notiek pat arī smalkajos ķermeņos, ja? Un to gan man šodien nestāstīšu, kā to var nolasīt, jo tas ir tāds, no sērijas apmācību, kurs būtu vajadzīgs, lai to izstāstītu, bet caur pieredzi, caur praksi, man kaut kā šī informācija vienkārši sāka nākt, un esmu sapratusi, kā atšķirās, kā var atšķirt šos smalkos ķermeņus arī caur izzīmētām gaismas mandalām. Tā kā, kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka gaismas mandals ir ļoti liela sastāvdaļa sirdsceļa aktivizācijas šajos te posmos, it īpaši sākot no otrā posma. Tur mēs tiešām sākam strādāt caur šīm te gaismas mandalām. Un kā jau es iepriekš minēju, gaismas mandals ir tās, kas aktivizē mūsu bioenergo lauku. Tātad, kas tas vispār ir bioenergo lauks? Jo pamatā tas ir darbs ar smalkajām enerģijām, jo gaismas mandala satur tīru gaismu, tātad šos te visumu kodus, numeroloģiskos kodus, krāsu spektrus, skaņu spektru, vibrāciju, frekvences šīs te visu, un tas viss ir sastopams it visur, mūsu ķermeņos, dabā,
Jā, uz šiem te izskaitļotajiem ciparu kodiem viss tiek veidots un būvēts, tā ir daba. Un tas ir tāpēc tik lieliski, ka šajās gaisa mandalās arī caur šādu te zinātnisku un visuma dabas likuma apkopotu šādu te likuma sakarību, var sakot, nu, tādu esencīti, viņi tiek ielikt arī gaismas mandalā. Līdz ar to tā gaismas mandala, punktiņa mandala, kur jūs zīmēsiet šajās te mākslas terapijās, viņas ir dzīves būtnes, viņas tā kā runā ar tevi, un tu pat citreiz var sajust, ka tu skaties kādu mandalu, un viņi tev tā uzrunā, viņi pilnīgi runā ar tevi, tāpēc, ka viņi tiešām ir, nu, ir tā kā tāds kaut kāds gaismas spektra vēstījums tur ar tevi nāk un grib tev iedot šos te gaismas kodus. Un tajā brīdī tā ir smalka enerģija, bet zīmējot, tas mums iedarbojās uz mūsu bioenergo lauku. Tas ir mūsu tuvākais, šis te mums saprotamākais, nu, kā lai saka, ķermenis. Jā, un bioenergo lauks mums ir tātad mūsu mentālais, mūsu emocionālais ķermenis un mūsu fiziskais ķermenis. Tas, ko mēs nu tā, visvairāk saprotam, tad jā, man ir ķermenis, viņš kaut kas tur iekšā notiks, kaut ko tur jūt. Mums ir mūsu emociju spektrs un mums ir mūsu mentālais lauks. Tad fiziskais ķermenis ir mums tātad visblīvākais, un tur iekšā arī ir savas struktūras, tur iekšā arī ir savas sistēmiņas, katram orgānam ir savu funkcionalitāti, un viņi, kā viņi tur miedarbojas, tur ir vesela pasaule, kas notiek mūsu iekšienē. Un jo dabiskāk mēs atļaujam savam ķermenim būt, atlaižam prāti kaut kādus iestrēgušās domformas, pēc kurām patiesībā ķermenis funkcionē, vai ne? Jo vairāk mēs to atbrīvojam un atļaujam tam ķermenim funkcionēt viņa dabiskajā ritmā, jo viņš tiešām pats spēj dabiski sakārtoties. Tas runāja par tādu fizisko līmeni. Un nākamais ķermenis ir mūsu emocionālais ķermenis, vistuvākais, ja viņš tā kā tāds mazs ķermenīts mums apkārt, un pēc tam ir mūsu mentālais ķermenis, kas jau ir tāds lielāks, ja, jo mums tās domas var aizklīst gan par pagātni, gan par nākotnī, visur apkārt malties, par pilnīgi visu. Tā kā tas ir tāds nākamais. Un pēc tam pa smalkajiem ķermeņiem es mazliet bišķi vēlāk sākšu runāt, bet tātad bioenergo lauks ir šie te ķermeņi, kas caur kurus, nu tā, vistuvāk mums var ietekmēt un aktivizēt šos te dievišķos kodus, dievišķo visumu informāciju mūsos. Piemēram, mandala mīlestība. Ja mēs zīmējam mandalu mīlestību, tad tur ielikt šis te mīlestības kods, šī te skaņas vibrācija šajā te mandalā, un tu skatoties to mandalu, tīpaši bērniem, citreiz viņi ļoti bieži izvēlās, tāpēc, ka viņiem tā ir ļoti tuva, tīpaši jauniem bērniem, kā mēs iepriekš runājam, ja 2000. gada, un tad, kad viņi sajūt, ka viņus met ārā visas tās vēl vecās enerģijas, kas vēl šeit ir uz zemes, kas vēl pārkārtojās, viņiem vajadzīgs ir šī te mīlestības enerģija, un viņiem tiešām visbiežāk uzrunā šī te mandala, jo viņi jūt, tā ir enerģija, kas viņiem ir ļoti pazīstama un tuva, un viņi izzīmējot, viņi vienkārši atgādina savā esībā, kas priekš viņiem tas ir, un aktivizējās tātad viņu bioenergo laukā šī te informācija, tātad kas priekš tevis ir mīlestība, un tad viņi sāk atpakoties tavā mentālajā laukā, tavā emocionālajā laukā un tavā fiziskajā laukā, šī te informācija. Tas ir tāds pamatiņš, ko gribās izstāstīt, lai ir zināms, kas notiekās ar šo te gaismas mandalu zīmēšanu, un šie ir tie smalkie ķermeņi. Tad vēl, ja mēs ejam tālāk smalkajā pasaulē, tad ir arī astrālais ķermenis. Un šeit es uzreiz gribu pateikt, ka ir atšķirīgas informācijas sistēmās. Dažādi meistari savādāk redz šīs enerģijas un arī tā kā māca. Ir citi cilvēki, kas saka, ka astrālais ķermenis ir tā kā vienādā līmenī gandrīz ar emocionālo ķermeni, ja, un es varu piekrist, varu nepiekrist, un dažādas ir šīs informācijas. Katram ir jāsajūt, kas rezonē ar jums visvairāk, jo katrs meistars, katrs tā kā cilvēciņš vispār skatās no savas prizmas, no tā, kā viņš sajūt, tāpēc, ka mums katram ir savas kaut kādas šīs te dvēseles iestrādes, savi tie saucamie talanti, ar kurus mēs esam nākuši, caur kuriem mēs tādu kaut ko dodam cilvēkiem, un tas ir ok. Tāpēc katrs redz to savu to spektru un smalko plānu pa savam, tāpēc, ka viņam ir
cita misija, kā viņš to izmanto informāciju, lai palīdzētu citiem. Tad viņam ir savs šis spektrs un savi cilvēki, kam tieši tas ir vajadzīgs tādā veidolā. Un man tas, kā vienkārši man parādīja, arī man šī informācija nāca, ar kas man visvairāk rezonēja, un es arī praksē, kad es eju šajos meditīvos procesos un smalkajā pasaulē, un, man rāda, iedot šo te informāciju par otru cilvēka lauku, vai arī skatot šos smalkos ķermeņus, man arī tur rāda tieši tādā pozīcijā. Tāpēc tas ir tas veidos, kā es šobrīd dalos ar to, kā man nāk informācija un ko esmu redzējusi un pati pieredzējusi, gan ar sevi, gan ar citiem. Tāpēc tiešām ņemiet vērā, kad var atšķirties šīs informācijas par to, kādi ir šie smalkie ķermeņi. Bet tas, ko es esmu novērojis, ka tiešām pēc mentālā iet šīs te astrālais ķermenis, tāpēc, ka astrālajā ķermenī, tad kas tas ir? Tie ir astrāļi, ka tur ir piesaistās dažādi šīs te būtnes. Astrālī var iesprūst arī vēl neaizgājušās dvēseles un tā tālāk, un astrālī mēs piesaistam šīs te būtnes ar savām domformām un saviem emocionāliem stāvokļiem, un tāpēc arī, arī, piemēram, fiziskajā, tu kaut kādu pēkšņu trauksmi, nezinu, tu kā caur fizisko ķermeni tiec satricināts, tad uzreiz emocionālais iesaistās, mentālais, un tas ietekmē mūsu arī šo te astrālo lauku. Tāpēc es nevarētu teikt, ka astrālais lauks būtu pirms mentālā lauka, tāpēc, kad mēs tiešām ar savām domformām veidojam to savu lauku ap sevi. Un pēc astrālā lauka ir mūsu ētriskais lauks, kas jau veido tādu tā kā mūsu auru, tieks ir taisījuši šos te auras foto, ja, kur var redzēt arī čakras, jo ētriskajā laukā ir mūsu čakru sistēma. Tātad tur mēs varam redzēt mūsu čakru sistēmu, tur var redzēt mūsu nervu sistēmu, mūsu hormonālo sistēmu. Tātad šo te smalko pasauli, tātad kāda ir šī te enerģiju darbība tur, vai tavā aurā ir kaut kādi šie caurumi saucamie, kur enerģija ieplūst un izplūst iekšā, ja? Un ja ir kaut kādas astrāli arī, ir šīs te neatrisinātās kaut kādas domformas negatīvas vai par sevi, piemēram, kad es tur neesmu pietiekams vai visu laiku kaut kādas paškritiskas domas, kad es tur tāds un šitāds, un tad tas astrāls arī veidojās tāds, un tā aura arī ir tāda nepilnīga, viņā ir teiksim tā, caurums, tā saka dirka krieviski, caurums, pa kuru tu piesaisti konkrētas situācijas savā dzīvē ar savām izvirzītiem domformām, kas arī ir tās, kas triggerē. Un līdz ar to viņas ir domātas tam, lai tu ieraugi, ka, bet tevī ir šīs te pašai kritiskās domas, domformas, un tavs uzdevums, tava dvēseles izaugsmas ceļā ir viņas tā kā mainīt, ja? Un tas, protams, ka viss sasaucās ļoti ar šo sirds ceļu, tāpēc, ka sirds ceļš ir par, manā skatījumā, kad tu apzinies, kas tu patiesībā esi, kāds patiesībā unikāls manifestātors, radītājs tu esi, ka tu apzinies, ka tu ar savu domformu, ar savu būtību rādi to pasauli ap sevi, un jo vairāk tu apzinies, kas tu esi, jo tāds veselāks ir tavs lauks, šī tava aura, viņa ir gaismojošāka, viņa ir enerģijas pilnāka, viņas izstarojas vairāk gaismas, kas arī ir tas, ko tu vari dot citiem, ko citi jūt un pie kā citi pievelkās, jo viņi grib arī šo gaismiņu. Tad ir šī apmaiņa, kad tev ir ko dot, un tu vari dot no sirds. Un tas notiekās tikai tad, kad tu pati esi apzinājusies, pieredzējusi no iekšķiņas uz āriņu, teiksim tā, ja, ka mēs atplaukstam tāpatās kā pumpuriņš, tāpatās kā lotusa ziedi ir ļoti fantastisks zieds, kas ir ļoti pazīstams, ir īpaši garīgajā pasaulē, tāpēc, ka lotus ir kas lotusa zieds izaug no tumsas, no dubļiem, no pilnīgas tumsas. Viņam ir šī transformācija, ka viņš tiecās, viņš izietai savai melnajai, tumšajai dvēseles naktī, kā saka, ir tāds teiciens, ko arī citreiz var parādīt, izgaismot, parādās mandalās, ka cilvēks ir šajā te dzīves posmā, ka viņš iet vēl šo savu pašaziņas ceļu, kas viņš ir.
Un līdz viņš aiztiecās līdz šai te ūdens virsmai, šis te zieds, šis te pumpurs, un tad viņš atplauks savā skaistajā būtībā, šis te skaistais lotusa zieds. Ja? Par to ir arī stāsts, viss tas, kā es darbojos, par ko ir visa mana, nezinu, var redzēt, varbūt kāds redzēja šo te logo, kad ir lotus, ja, kad ir tāds tā kā lotus zieds, uz augšu un uz apakšu, iekšā sēž cilvēciņš ar izgaismotu sirds centru. Tas ir par to, ka tevī ir gaisma, ka tu apzinājies, ka tevī ir viss vajadzīgais, ka tevī plūs šī dievišķais atbalsts un mātes zemes atbalsts, ka tu esi nācis šeit ne tāpat vien, ka tev ir dots viss, kas tev ir vajadzīgs. Un ka tu saproti, ka ir tikpat svarīgi kā šis dievišķais aspekts, tāpat arī zemes aspekts, šis garīgais un materiālais balans. Ja? Un ka tu saproti, ka visam ir sava otra puse, ir mūsu gaišā puse un ir mūsu tumšā puse. Un tad ir jautājums, vai tu tumšo pusi noliec un gribi no viņas aizbēgt, to viņu neatzīt, vai tu tomēr viņu tā kā pieņem, atzīst, ka viņi tādi ir, un tad veidojās šis te veselums, šis te zieds var pilnībā atplaukt, ja? Nevis, ka mēs rādam tikai to skaisto pusīti savu, bet mēs saprotam, ka jā, mums arī šāds, un tas arī mums iekš kaut kā kalpo, un tas ir mūsu resurs. Un tāds pieņemšanas sevis process. Nu, lūk, tā kā tas ir par šo te ētrisko lauku, un pēc ētriskā lauka ir kauzālais lauks, kauzālais ķermenis, kas ir, ko sauc arī par karmisko ķermeni, kur tā tad ierakstās visa mūsu dvēseles pieredzes. Ne tikai šajā dzīvē, bet arī citās inkarnācijās, tad vispār kā dvēseles pieredze, jo dvēseli ienāk mūsu ķermenītī, lai piedzīvotu, realizētu, un arī ne visi aspekts, bet tas jau tāds padziļinātāks, neiešu tik dziļi, bet ar domu tādu, ka, ja, piemēram, izgaismojās tavā ceļā kaut kādas programmas, dzimtas programmas, kaut kādas karmiskas, tātad, piemēram, visi neatrisinātie konflikti ar kādu cilvēku, tu jūti, ka, tev viņš triggerē, tev viņš kaitina, kaut kas tur nav atrisināts, tad tas varbūt, to sauc par to karmisko, un es zinu, ka karmiski arī pēc veidiskās astroloģijas arī to skatās, un es pat nezinu, kur vēl, kad ir labā karma un ir sliktā karma, teiksim, tā iedalās. Un es pat nezinu, vai tā var iedalīt, jo katram arī man tur būtu savs skaidrojums, ko tas īsti nozīmē. Tas var tā, kā, es arī negribu iedziļināties, jo tur baigi gari vajag izstāstīt, lai tiešām saprastu to tēmu, bet ar domu tādu, kad ir karmiskās attiecības, kuras tevi tiešām izārda, un tad ir jautājums, vai tu attapsies un beidzot sāksi apzināties un pateikt sev nē, un pateikt jā tam, ko tu patiesībā vēlies, un tu tiešām atbrīvo sevi no tās destruktīvās enerģijas, kur vienkārši atkārtot ir atnākuši šajā dzīvē kā tava pieredze, lai tev atgādinātu, ka tevī ir spēks, tu vari virzīties tālāk, tu vari nebūt vairs atkarīgi no kaut kā, tu vairs neesi tas, tu esi kaut kas cits, bet tas ir tāds arī pašapziņas process, un ir arī tā šī te labā karma, kur tās karmiskās attiecības viņas triggerēs, bet viņas vairs nav tādas, no kurām ir jāatsakās vai jāizkāpj ārā, bet caur kurām tu vari augt, viņas triggerē tavai izaugsmai. Un tā saucās šī te labā karma, kad labās karmas attiecības, kad abi tajās attiecībās aug. Viņi viens otru triggerē nenormāli, bet viņi abi aug. Tas ir domāts viņu pašizaugsmai. Un tā sliktā karma tad sanāk tas, kad ir jānoslēdz šīs situācijas, ir beidzot jāatlaiž, ir beidzot jāpiedod, ir beidzot jāvirzās tālāk, tā kā tu patiesībā vēlies. Tāda īsais skaidrojums. Un tā tad zinu, kad ir meitenes, kas liekot iekšā, apzinoties, ka ir kaut kāds karmisks jautājums atnācis, tad viņas liek šo te nodomu iekšā, jo viņas zina, ka caur gaismas mandali var arī strādāt šo, jo tiešām gaismas mandali ir tā, ka viņa vāda šīs te smalkās enerģijas, un tu vari ar sevi jau caur tādu mākslas terapiju strādāt ar sevi visos šajos smalkajos ķermeņos. Nav tas, protams, ka obligāti tas nav visiem jāzina un jāapzinās. Tas ir tāds savs pašapziņas process. Es vienkārši izstāstu, kā var
arī darboties, un kas ir tas spektrs, ko es redzu un kā es varu palīdzēt cilvēkiem viņu ceļā. Un viss sākās tiešām ar izgaismošanu, ar to brīdi, kad tu apzinājies. Tad viens no punktiem, ko es gribu pieminēt, kad ir ļoti svarīgi apzināties, ka nav jēgas tur skriet pie dziedniekiem, lai tevi tur dziedina, attīra. Tajā brīdī, kad tev pašam nemainās apziņa, ka tu neesi gatavs tiešām ar visu sirdi, ar visu dvēseli, ar visu savu ķermeni, visu savu personību pāriet kaut kādā savā jaunajā līmenī, tad manifestēt šo savu jauno dzīvi. Un tas ir tas, ko esmu novērojis, ka tad, kad cilvēks ir gatavs, tad viņam vislabāk var palīdzēt arī šo smalko ķermeņu attīrīšanā. Arī fiziskais ķermenis ļoti harmoniski tad attīrās, tāpēc, ka tev šeit jau ir sakārtojies, tev šeit, sanāk, ka tevi salīdzvarojies starp ego un sirdi, kad ego ir sapratis, ka jā, man to vajag un kāpēc, no kurienes tas nāk, un viņš ir pateicis, jā, es vairs to negribu. Es sapratu, kāpēc man tas kalpoja līdz šim, un tagad esmu gatavs to laist vaļā. Tas vairs nav mans. Es tagad jūtu caur sirdi, kā es patiesībā gribu, kas es esmu, un šeit notiek tā lielā transformācija, tā lielā pāreja uz to jauno savas versiju, jauno dzīves etapu, tā kā turpinājumu, tādu virzību uz priekšu pa savu ceļu. Lūk, izstāstīju to lielumu, Dace. Varbūt tev kāds komentārs no savas puses. Jā, es klausījos, un man uzreiz, kā es salīdzinu taro numeroloģiju un savu to pieredzi, no kurienes tā man informācija, piemēram, nāk, kad es taisu lasījumus, un es varbūt pateikšu vienu lietu, kā es to redzu, kad ja tu gribi pāriet tā kā jaunā līmenī vai mainīt to apziņu, mēs esam jau piedzimuši cilvēku pieredzi, un tur nav jātaisa nekādas tīrīšanas smalkajos līmeņos, ka to visu var pa dzīvi iet, un to var arī izdarīt. Ka tas ir, tāpēc jau mēs izvēlamies to cilvēka pieredzi, jo mums ir dots prāts, sirds, un ir smalkie līmeņi. Un kā tu pateici, ir grūti pateikt, kur tas sākas, jo tas laiks un telpa jau ir tikai te, un tie smalkie līmeņi, viņi liekas, ka viņi tur kaut kur ārā, bet viņi jau ir visi jau iekšā. Un tas, ko es gribēju teikt no savas pieredzes, jo man ir bijis negatīva pieredze arī ar dziedināšanām, jā, un ir tā, ka mēs tajā cilvēku pieredzē paši ar savām domām, ar savām attieksmēm izejam tam cauri, un ja ir kaut kāds cilvēks, kas strādā smalkām enerģijām, un viņš sāk tur kaut ko tīrīt, tas, nevar teikt, ka 100% gadījumi vai ne, bet tas īstenībā var drīzāk kaitēt nekā palīdzēt, jo tu tā kā noņem atbildību no sevīm, tu pasaki, davai iztīri man tur kaut ko. Un kā Līga teica, un apziņa jau nemainās. Un tad tur ir varianti labākajā gadījumā nekas nenotiek, jo tur cilvēkam varbūt tā enerģija nav tik spēcīga, lai tā autoenerģiju mainītu. Sliktākajā gadījumā tur atkal kaut kādi jauni kontrakti tiek saslēgti, jo tu esi principā izvēlies šajā dzīvē pateikt, es ar šo negribu strādāt, attīri mani. Un tad nākamā dzīve nāk, un tad tev ir vairāk. Tev ir vairāk tie uzdevumi, un tad tā dzīve ir smagāka. Tā vienkāršojot. Jā, tā ir, bet tieši tu labi prāt pateici, ka kad cilvēks pasaka, es ar šo negribu strādāt, viņš tā kā ego atmetās, nē, šitas nav mans, jūs man labāk tagad visi, lai man ir tā, kā es gribu, un viss notiekās, un tur tiešām, ja viņš neiziet tās konkrētās dzīves mācības stundas, iekš kā viņam tiek dotas tās situācijas, tad var nākt lielāks mācības stundas pēc tam. Tādā skaidrā. Jā. Un tā sirds ceļa aktivizācija, kāpēc tas nosaukums jau ir tas sirds ceļš, tas tu tā kā tu pieņem sevi, ka tev tāds ir, un tu no tā mācies, tu ej, un tā kā saka ar gaisu un mīlestību, tu tam izēj cauri. Tad, jā, un saprast arī, man liekas, tie ķermeņi, ko tu pastāstīji, forši apzināties, jo tad
Tas ir doma. Bet kad, tas ļauj izkāpt no galvas. Jo visi jau mūsu suffering, visas ciešanas jau ir galvā. Tad, kad tu klausies tikai ego, un tagad tu saklausi to sirdi. Un tāpēc tā sirdsceļa aktivizācija, viņa pat strādā un arī caur mandalām. Ne jau tā, ka tur Līga tagad saka, nu, tu tagad tur zīmēsi, tur ir astrālais ķermenis, tur ir kaut kas tāds, bet tu izzīmē mandalu un tev nāk apskaidrība, tev nāk emocijas ārā, tev nāk tāds, tur visi kas var nākt. Un tas tāds foršs stūlītis arī, kad tajā sirdsceļa aktivizācijā iemācīties mandalas, tas ne tikai to tam sirds ceļam, kad tu ej, bet pēc tam pašam izmantot kā liederīgi, kā rīks tavu sirds ceļu ejot. Jo, Jā. jā, Dats, man tu līgai visādas arī, grāmatiņas, jā. tu taču Dats arī izmanto, vai ne? Tu teici, jo Dats ir pat izgājis arī SCA ātra posmus, un no trešā posma, man liekas, tev bija ļoti noderīgs mandals. Ja? Jā, es par to mandalu varu pateikt tā, ka tas ir mans ceļš, bet tas ir diezgan bieži tā ir, ka pirmās mandalas tu izzīmē sākumā, nu, tu vienkārši zīmē, jo tu ar prātu zīmē viņas. Un tad tu atveries, un man liekas, man kaut kāds vajadzēja 3 mandalas izzīmēt, un tad viņas tiešām, kā Līga saka, viņas ar tevi runā, un, ne, nu, kad viņas ir tāds, viņa tā kā tādi mazi eņģelīši, tu viņu izzīmē un tu atrodi, tu jau izzīmējot, nāk atziņas, un tur nav nekas tur tāds mistisks vai kas, jo tas ir vienkārši, tev nāk atziņas, tev nāk atklāsmes, tu proti paskatīties uz citām lietām, un jā, es to tagad, jo Līga ir veselības grāmatiņas, un tev arī nāk vēl citas grāmatiņas, kur pats var, piemēram, man tur sāp pēders, es tur paskatos izzīmēju mandalu, piemēram, jo tas, nu, tādām ikdienas lietām tu saprastu, ko man ķermenis signalizē, piemēram, un tad tu izzīmē. Nu, tur jau tie temati jau visādi ir, vai ne? Kad arī pašpārliecinātībai, harmonizācijai. Nesen mums turpat arī mandala tam SCA sauklītim, es mīlu, es varu, es daru, vai ne? Tāda. Jā, lai Jā, tu ieliec nodomu, un tad tev tu tā kā tev mandaliņa parāda, izgaismo, kas tad ceļā stājas, kas ir tas, kas ceļā stājas, un jau tā kā, jo, kā mēs saprotam, tas jau 50% jau job done, ja, kad jau palīdz. Un tad kā tu to maini savā dzīvē, tas jau ir no katra atkarīgs. Jā, nu tur ir vieglāk piedzīvot nekā izstāstīt. jā. Ir labs komentārs, jo ļoti bieži es dzirdu, kad pirmā, otrā mandala tiek izzīmēta un saka, ka man nekas nenāk, bet ir arī cilvēki, kas izzīmē vairākas mandalas, un viņiem tiešām arī nekas nenāk. Nekādas neatziņas, nekas, viņiem vienkārši paliek vieglāk, paliek priecīgāk, paliek harmoniskāk, un arī tā var būt, un tas ir pilnīgi normāli, tāpēc, ka katram ir savs, nu, tā teikt, arī savs uzdevums. Kādam ir lemts tur dzirdēt un iedziļināties, kādam nevajag. Viņam nevajag to, viņam vienkārši vajag iet un baudīt dzīvi, jo tāpēc viņš nāca šeit. Tāpēc viņš iziet to procesu viegli, to terapiju viegli, viņam tur nenāk nekādas baigās atziņas, ja, tā kā es zinu, ka dats tev nāk un arī man nāk. Bet citiem tā nav, un tas ir pilnīgi normāli. Viņi iegūst to, kas viņiem vajadzīgs. Katrs tajā procesā iegūst tieši to, kas katram ir vajadzīgs. Un tieši tādā veidā, kādā tas tev ir vajadzīgs. Tāpēc to vajag saprast, apzināties un pieņemt, ka tev ir tā, un tas arī tas pašapziņas ceļš, kad tu iepazīsti sevi vairāk, ja? Kas ir tās, vai es sadzirdu sevi, vai es caur ķermeni, vai es caur emocijām, vai man nāk šīs te domformas, ja? Tātad atziņu veidā informācija nāk. Tie ir arī tādi intuitīvie kanāli, kur arī caur to vari iepazīt, kā tu esi uzbūvēts, kāda ir tava struktūra. Un tad tu saproti, ka tas ir pilnīgi normāli, ka tu neredzi un nekad neredzēsi kaut kādas smalkās pasaules, jo tev vienkārši nav šobrīd šajā dzīvē plānā to redzēt. Tev ir cits uzdevums, iet baudīt, veidot ģimeni, piemēram, skaistu dārzu veidot vai kaut ko tam līdzīgu. Tā kā nu, to arī vienkārši vajag saprast un apzināties katram pašam. Pieņemt sevi, jā. Jā, man gribējās vēl pakomentēt par to, ka tu teici, ka nevajag iet pie dzīvniekiem, nu, kad vajag uzmanīties un kad nav tā, ka tu tikai var
nu, ka no sērijas attīra un ka tas viss nāk atpakaļ, jo te vajag skatīties ļoti vienkārši apzināti. Tas nenozīmē, ka nevajag iet pēc dziedniekiem un ka tā dziedināšana vispār nestrādā. Jo es padalīšos tīri no savas pieredzes, ja? Par cik man atnāk cilvēciņš un es redzu šo smalko plānu, un es redzu, no kurienes tas nāk, bet ir tā, ka, nu, tā, kad es eju šajās tā meditācijās, es savienoju saviem gaismas spēkiem, savu augstāko es, lūdzu, lai viņš man ved un vada atbilstoši manam un otra cilvēciņa dvēseles plānam. Tad, lai viss notiek atbilstoši dvēseles plānam, tas nozīmē tavai gatavībai šobrīd šeit un tagad. Lai viss notiek visharmoniskākajā ceļā. Un līdz ar to, ko es esmu pati novērojusi, nu, tāds mans ego personības aspekts, tāpēc, ka tajās meditatīvajos procesos tu saslēdzies ar šo te augstāko vadību, un tas ego stāv maliņā un vienkārši paliek vērotāju pozīcijā. Un ko es tātad no šī ego pozīcijas esmu novērojis, kas notiek? Pat ja es redzu, pat ja man iedot informāciju, ar ko cilvēkam tas ir saistīts, man nevienmēr iedot atļauju viņam to informāciju nodot. Un nododās viņam, un tad beigās, jo es vienkārši vēroju, ja, kas notiekās, un beigās tajā konsultācijā vai tajā sesijā tam cilvēkam notiekās, vai nu citreiz vienkārši tīra saruna ir vajadzīga. Citreiz notiekās ļoti viegli enerģētiskais pakāpienas. Saprot, tā meditācija tiek ievesta vai tas process tiek novests tā, kā tam cilvēciņam šobrīd ir visharmoniskāk, tieši tā, kā viņam šobrīd ir vajadzīgs. Un pēc tam es domāju, vēroju, bet taču varēja izdarīt tā un tā, nu tā kā ego pieslēdzās, kāpēc nevarēja? Liekas tāds, nu, ka nav pietiekami, jo ego ir arī tas aspekts, kam nav gana. Un esmu tiešām to jautājusi, un tad man atbild to, bet tas cilvēciņš nav vēl gatavs. Saprot, un tas nāk ar katru, piemēram, arī to esmu apstiprinājies, ir tādā individuālajos, nu, tādos pavadoņu sēnesos, kad esmu strādājusi tur mēnešu garumā ar cilvēciņu un intensīvi 2 reizes nedēļā, un viņi sākumā atnāk ar vienu nodomu. Tātad dziedināt kaut ko, starp citu, Dats, no tevis, ja toreiz tu vēstījumos saņēmi šo informāciju, ka nepieciešams dziedināt šo bērnības traumu konkrēti, un tas ir tas, kas bloķē šo virzību uz priekšu. Ja tā kā ir tāda vēstījuma tomēr, kad atnāk, kad ne tikai caur mentālo tu, nu, apzinies, bet ne ar mentālo sevi strādājot, tu esi gatavāks sadzirdēt šo informāciju. Un pēc tam, lai viņu atrisinātu, tomēr ir nepieciešams meklēt citreiz, nevienmēr, bet citreiz ir nepieciešams meklēt šīs atbildes šajā smalkajā pasaulē, jo tiešām viņi no turienes var gūt, kas notiek tavās karmiskajās attiecībās, kas notiek vispār tavā energo laukā, jo no turienes tad var pietuvināties ar kādām domformām, piemēram, tu to visu esi savā dzīvē piesaistījis. Un lūk, un ar to cilvēku viņi atnāk ar nodomu dziedināt šo bērnības traumu, bet sanāk, ka izdevās viņu dziedināt tikai pēc šī te kursa, nu, pēc mēneša, pēc 8 terapijām, un 8. terapijā beidzot notiek tā maģiskā dziedināšana. Un kāpēc? Tāpēc, ka, lai līdz tai nokļūtu, bija jāatbrīvojas vēl no citiem zemapziņas mentāliem blokiem, tātad slāņiem, jāatrisina citas attiecības, citiem cilvēkiem, lai tu tiešām būtu gatavāks nonākt pie sevis tik tālu, ka tu pasaki, jā, es sapratu, jā, es tagad zinu iekš kā man skāpo, es zinu, ar ko man, jo tas sanāk, ka viss tas iepriekšējais, ko mēs strādājām, bija tik ļoti saistīts, tā kā ar to core, ar to sakni, ar to galveno iemeslu, uz ko cilvēks viņš gribēja tiekties, un lai viņš līdz tam nonāktu, viņam ir savs ceļš jānoiet. Un tāpēc arī tas ir tāds pilnīgi paļaušanās process, ka tu paļaujies, ka tev dzīvē tiešām nāk tas, kas tev šobrīd ir vajadzīgs. Un tieši tādā formātā, kā tev tas ir šobrīd vajadzīgs, kam tu esi gatavs. Un es varu runāt tikai par sevi. Tā notiek manā laukā, šie dziedināšanas procesi. Ja? Es viņus nevaru tā baigi ietekmēt. Un man ir bijuši pieredze, kad man arī bija licies, un man ir bijuši pat tādas apmācības un prakses, ka tur attīri tavu energo lauku, un tad tev viss, bet tas nestrādā līdz galam. Pēc, ka tas cilvēks, viņš nav apzinājies, viņš nav sapratis to mācību līdz galam, viņš nav sapratis, kā viņam vispār tas kalpo un nekalpo. Un tāpēc es ļoti cienu tos meistarus, kas attīra šos enerģētiskos laukus, bet arī slēdz klāt šo sapratni, nu, tā kā darbu ar cilvēku, lai viņu tiešām tādā
veselumā pārnestu, nevis pārnest, bet viņu novadīt, lai viņš pats nonāktu tajā jaunajā līmenī. Jo tas veselums, ko es arī stāstu, ir visi šie smalkie enerģētiskie ķermeņi, kurus es iepriekš minēju, kad ir tāda ne tikai, ka tu apzinies, bet arī saproti savas emocijas, saproti savu ķermeni, kā tas viss tā psihosomātika, ja? Saproti ētisko ķermeni un tā, un ja es kā meistars to saprotot, es uzreiz tad varu arī palīdzēt pēc tam sesijā sakārtot šos smalkos ķermeņus. Ja cilvēks ir gatavs tam, ja cilvēks zina to savu nodomu, kāpēc viņam to vajag un ko viņš darīs pēc tam. Ja, jo tāpēc, ka ja viņš nezina, ko viņš darīs tā, pēc tam viņš tā kā attīrās, un tad viņš paliek tāda tukša kārbiņa, kurā it kā būtu kaut kā jāpapildina, bet tad viņš nezina, ko tur papildināt, un tad salien atpakaļ viss tas vecais. Un atkal tas geštalts turpinās, kamēr tu neesi gatavs tiešām atvērties tam, tai savai nākamai izaugsmas līmenim, teiksim tā. Un tev dod iespēju vēlreiz, un vēlreiz, un vēlreiz tev notrigerēs, nu vēlreiz notrigerēs, kamēr tu sapratīs. Nu, tā noteikti tas izaugsmas ceļš, un kas patiesībā vienā brīdī tu saproti, ka viņš ir, nu, tik ļoti vērtīgs, jo apzinātāk mēs esam šajā procesā, jo vieglāk sanāk iet šo te turpināt iet šo izaugsmas ceļu. Nu, tāds vēl. Es vēl zinu, ka Līga gribēju pateikt, nu, tu vienkārši paskaidrot, ko es domāju ar tiem dziedinātājiem, jo kā ar tevīm, kad ar tevīm ej, tu vadi cilvēku, vai ne, tu nav. Tas ir savādāk, tas ir tā kā īstenībā pie principā mēs paši, mums pašiem ir spējis to darīt, bet mēs nezinām kā. Un tāpēc tu Līga vadi un tu vadi caur sapratni, tas ir savādāk. Es runāju par tiem, ka tu tur, tie, kas attīra ceļus uz 5D vai, nu, tādas, tās quick fix, ka tu tur ej gulēt un tev tur pa nakti kaut kāda baigā notiek. Tas ir tas, ko es runāju, tas ir tas, kas tas īstenībā tas, ka tur ielaid sevī to tumsu, jo tu meklē ātrus risinājumus, nevis tu ej to savu dvēseles ceļu. Bet skaties, citiem arī vajag ielaist to tumsu sevī, lai saprastu vispār, kas ir tā tumsa. Jā, nu tā ir izvēle. Tā ir viņu izvēle. Jā, bet tā viņa izvēle, vai viņi grib vai nē. Jā. Bet tas normālais, tas normālais, ka es domāju, tas dabiskais dzīves ceļš nav uzreiz, kad es ar sevi nevaru tikt galā, vai es skriešu pie dziedniekiem, viņi man tagad te visu attīrīs un tā. Nu tā, kad var iegrābties, bet tas arī kādam varbūt vajag iegrābties. Jā, un tā ir izvairīšanās no savas atbildības. Jā, izvairīšanās no savas atbildības. Tavu atbildību grib uzlikt kādam citam, lai cits visu atrisina tavā vietā. Un tu viņam esi gatavs samaksāt, tu tā kā atmaksājies arī, un tā jau arī energo apmaiņa notiekās. Bet vai tas tev līdz galam aizvedīs tur, kur, nu, tas var būt tāda ego vēlmi apmierināšana, tāpēc, kad ego negrib augt savu iemeslu dēļ, un tad jautājums, kāpēc, ja? Un tad arī ir tā, ka cilvēks, viņš var aiziet vairāk savā ceļā pa destruktīvo. Un tad nākamajā dzīvē viņam būs citas mācības, atkal vienkārši, ja viņš kaut ko nav izgājis. Nu, tas ir katrs ceļš, katra brīvā izvēle. Jā. Man bija interesanti klausīties, jo es pilnīgi saskatīju uzreiz, tad tā kā taro kārtīs tie līmeņi, arī, kad es lasījumus, es skatos, no kurienes tās domas nāk, vai no kurienes, un citreiz ir tie citas dzīves, jau rāda, ka tas no citām dzīvēm var nākt, jo taro ir tā kā 4 līmeņi, jo tur ir tie zīžļi, kas ir uguns enerģija, tad ir kausiņi, kas ir ūdens enerģija, un zobens, kas ir mentālie, un fiziskais, tad ir tās kapēciņas, nav pentaklis, nezinu kā latviski. Un tad tie 4 līmeņi ir tā, ka, nu, tie ir, kā teicu, fiziskais, emocionāls, mentālais, bet ir tas garīgais, kas ir, bet viņi ir savādāk, bet, pieņemsim, kā manifestācija notiek, ja mēs skatāmies, kā taro kārtīm, kā māca, ka vispirms ir ideja, ir impulss, ir dvēseles impulss. Jā. Un tad ir doma, tad jau pieslēdzās prāts, un tas ir tas sirds impulss, prāts, un tad ir sajūta, jo tu sajūti, kā tu gribi, lai tas būtu, tu jau ej dziļāk. Un tad ir tā manifestācija, kas ir 4, un arī tas fiziskais līmenis, kas ir arī earth enerģija, zemes enerģija, tad tur atkal jau tas jau ir manifestējies, tas jau ir tur.
Un tad ir interesanti, piemēram, ka lasījumos parādās, tur es taisu tos, kāpēc ir root cause analysis, tā kā kāpēc, un tad var redzēt, vai tas ir vairāk fiziskais līmenis, vai tas ir vairāk mentālais, vai tas garīgais, tad tas būtu tas kazuālais vairāk. Nu, tā kā, jā, tās tajos Aha. smalkajos. Jā, un tagad arī, kad tagad to bioenergo lauku, es saprotu, var arī izmērīt, kad ir tie aparāti, kas izmēra, redz, ka cilvēku mums ir 9 metri. Tāda, ko, man liekas, ko austrumos, ko sauc par aura, bet tas ir tas lauks. Un, jā, Jā. Nu, jā, jā. saki, ko Jā, saki? nav, es vēl pa kārtīm arī nāca, kad tu gribēji kaut ko pateikt par to lauku, vai ne? Es gribēju piebilst, ka, nu, par cik es strādāju arī ar svārstiņu citreiz, un tad ar svārstiņu arī var nomērīt to lauku. Nu, tad, nu, tas ir tāds cits process, tā kā vajag pastīties, kas tajā aurā, piemēram, kaut kāda rikušēta vai kaut kāda cauruma, tā saucamie, ir, tad pastīties, kāds ir, un tad, kad tu to auru sakārto pēc tam. Var redzēt tiešām ar svārstiņu arī, cik diametrāli liels ir tas lauks cilvēkam. Un ir cilvēkam viņš ir ļoti spēcīgs, viņš ir ļoti plašs. Ir cilvēkiem, kuram viņš ir, nu, tā kā, viņš ir tā kā savā pilnībā, bet viņš ir maziņš. Tāds viņš vēl turās, viņš vēl nav gatavs tā pilnīgi atklāt. Tā kā to tiešām var un nu, vienkārši sasaucās ar to, ko esmu arī novērojis savās praksēs, kad to var tiešām nomērīt, kad atšķirīgi ir citiem katram. Jā, man tā kā jautājums, jo es lasu no kopējā informatīvā lauka. Tā kā ja informācija, kas man nāk caur kārtīm, ir numeroloģija no kopējā informatīvā lauka. Un tas tad ir sanāk, tas ir tā kā cauri visiem līmeņiem, es tā pieņemu. Jā, nu, ja mēs runājam vēl tālāk, tad es izstāstīju pirmos tātad mūsu zemākos 6 ķermeņus līdz kauzāliem ķermenim, kas veido mūsu šo te pieredzes stāstu šeit uz Zemes. Un pēc tam sākās jau 7. līmenis, kur jau ir eņģeļu līmenis, kur parādās mūsu no erceņģeļa sistēmas, argeņģeļa augšām celtie meistari, tāda visas gaismas būtnes, tur jau no 7. līmeņa sākās gaisma, un tur arī sākās dvēseles savienošanās, ja, kad tu savienojies ar to dvēseli. Tāpēc citreiz ir tādas, var iet, ja grib izzināt un savienoties ar šo, tad ir, kad mēs izejam, mēs izveidojam to kokonu līdz pat kauzāliem ķermenim, kad tu sajūti savu vesumu šeit un tagad, un tad ir tas, ka tu jau vari savienoties ar šo smalko pasauli un sajust vispār, kāda viņi ir. Un tad sākās jā, šī 7D, 8D, saucamie 7D. Nu, tas tā, lai īstenībā šie visi iedalījumi, tur pirmais līmenis, otrais līmenis vai tur 3D, 4D, tas ir domāts mūsu mentālam. Tāpēc, ka Mm. man ir bijuši, tad, kad man sāka nākt informācija kanālā un es pieredzēju, man aizveda tik tālu tajā visā, kā tas viss ir tajā smalkajā plānā iekārtots, kad vienkārši tajā, un neko jau vēro, ne? Un viņš vienkārši vienā brīdī apjuka, viņš saprot, ka viņš vairs netiek līdzi, jo tas ir fenomenāli, kas notiek. To nevar izskaidrot. Mums prātam vajag struktūru šeit, lai mēs saprastu. Bet tāpēc arī ir šīs sistēmas izveidotas un ir vizuāli dažādi, caur kuriem var nodot šo informāciju maksimāli tuvāk. Tāpēc, kad jo vairāk mēs apzināmies, jo mēs vairāk to informāciju varam pieņemt, un tad mēs varam ļauties tai sajušanai. O tā kā tu arī teici, šī smalkie ķermeņi, kad tev ir impulss, tev ir domforma, un tad tu viņu sāc manifestēt, līdz tu, nu, kad tu sajūti, tā, kad tu sajūti, tad tu viņu sāc tā pīstam manifestēt. Un tas arī pa lielam ir uzdevums, ko es daru savā darbā, aizvedu cilvēku līdz tā iekšējai sajūtai, jo tikai tad tu patiesi vari noticēt. Un noticēt, nu tad atkarīgs, kas, nu, kam tur grib noticēt, vai nu tam savam iekšējam spēkam, vai pārliecībā, vai ka viņš tur var, vai vēl kaut kam. Vai arī noticēt, ka ir tāda smalkā pasaule, ir tāda eņģeļi, sargeņģeļi, ir tāds augstākais es, ir tāda dvēsele, tiešām noticēt. Jo cilvēkiem ir dažādas prakses. Man bija viena sieviete, arī viņa Anglijā dzīvo, un viņa ir ļoti daudz praktizējusi pati, nu, gājusi visādās meditīvās praksēs un tā. Un man ar viņu bija arī tāda miedarbība, kur man sanāca ka viņai bija nepieciešams vēst viņas traumatiskā dziedināšanā no iepriekšējām dzīvēm.
Jo tāpēc, ka viņai ir problēmas ar kaklu, ar elpošanu, viņai ir ļoti liela fobija no tā kā apspiestām telpām, smacīgām telpām, viņai uzreiz sākās lēkme, viņai, nu, vispār bieži viņai tā kā astmātiskās tādas reakcijas ir. Un aizved viņu šajā te laika līnijā, es saku, ka tev līdz galam, viņi ir gājuši regresijas seansos, nu, tie, kas zina, kas tas ir, kad tu atgriezies iepriekšējā dzīvē un skaties, no kurienes tas nāk, kāda pieredze tev to izraisa. Bet, ko es redzu, ka nav dziedināts līdz galam tas moments, tā kā, ka tur vēl ir kas, nu, tādas sajūtas ļoti, ļoti tādas, nu, fobisks tiešām sajūtas, tev vienkārši, nu, tā, ka tev panika sākās. Un caur to laika līniju dziedināšanu mēs izgājām šo procesu. Viņai ļoti skaisti, nu, tā kā tik dzīvi visu izrādīja, kā bija tas process, kur viņa notikās. Tas bija tur, nestāstīšu tagad detaļas, bet ko viņa man pēc tam teica, kad viņa pirmo reizi ir izjutusi tik ļoti tuvi tās enerģijas, tik patiesi to savu pieredzi, nu tā, ka viņa sapratusi, ka tas tiešām ir stāsts par viņu. Un tajā brīdī to arī vairāk notic šiem smalkiem procesiem, šīm dvēseles pieredzēm, jā, šīm te iepriekšējo dzīvu pieredzēm. Nu, tas ir tāds atkal aspekts, kurš pašam ir jāpiedzīvo, lai tu tiešām tam noticētu. Un tiem, kas to ir piedzīvojuši un jūt šīs smalkās enerģijas, tiem tas liekas pašsaprotam. Tiem, kas nejūt, jo viņiem arī nav varbūt dzīvē šajā tāds plāns, patiesībā viņi ir ļoti materiāli cilvēki, viņi ir atnākuši realizēt to kas ir viņu dvēseles plānā, un tas ir priekš viņiem ok. Un viņi tiešām neticēs, nu, viņi vienkārši, nē, nu, viņi nejūt, nesaprot, ja viņi nejūt, tad kāda, tas nepastāv. Tas vienkārši nav, un tas ir pilnīgi normāli priekš viņiem. Jā, jā, un kad man liekas, ka tu sāc sajūtu, tad, man liekas, tā dzīve vienkāršāk paliek. Nu, man vismaz tā liekas, ka tas viss, tā dzīve ir baudām, ja tu sajūti tos, ka tu esi vairāk tikai gaļa un galva. Tā. Tas pieņemšanas process, jā, tu Jā, jā. pieņemies tāds. Tāpēc arī paliek vieglāk. Nu, tā, varbūt es turpinu par tiem 10 ķermeņiem, jā, kas ir Jā, pastāstīt. kundalini. Jā, es pastāstīšu, tur ir vairākas numeroloģijas, un es tagad īsumā pastāstīšu aspektu no tantriskās numeroloģijas, kas ir daļa no kundalini jogas, par cilvēka 10 ķermeņiem, un tā kā katrs numuriņš ir tas viens, tas ķermenis. Un arī, kad kundalīni jogā ir forša tā sistēma izveidota tā, ka visas tās krijas, asanas, krijas, mudras un visas prakses, viņas visas fokusētu uz to, lai balansētu tos ķermeņus, jo, nu, kā ja mēs izskaidrojam dzīvi numeroloģiski, ko mēs pa dzīvi daram, mums ir savi numuriņi, ar kuriem mums ir jātiek galā, un mēs viņus balansējam. Ja? Kad ar domu izvēlēm, kā mēs pa dzīvi ejam, ar dziedināšanas sesijām vai nē, kā mēs. Un, un tad tā ir tā sistēma, kur ir tie 10 ķermeņi, bet 11 numuriņi. Un, starp citu, ikigai nedēļā tur pa ķermeņiem netiek runāts, bet tur tiek dotas mantras, lai tos ķermeņus, jo viens, piemēram, dzīves ceļa skaits un vispār numuri mūsu dzimšanas datumā, viņi parāda, kur ir tie ķermeņi, ar kuriem būtu jāstrādā tā kā vairāk. Un ikigai nedēļā tur ir ieslēgts dzīves ceļa skaitļiem, kas ir viens no tiem skaitļiem, tas nozīmē, tas ir viens no tiem ķermeņiem, un tad katram tad ir dota tā mantriņa, kas balansē no ķermeņiem, un tā mantriņa nāk no manas kundalīnijas skolotājs no kundalīni jogas. Tā. Bet tagad es dalos pa ķermeņiem. Tev man jāiedod tiesības Jā, šērot. tūlīt iedošu tev. Ir. Jā, tāpēc tas materiāls un tā vieslekcija, kas ir ikigai nedēļā pieejama no Dācis, ir tiešām ļoti, ļoti vērtīgi. Viņi ļoti skaisti izskaidro par šiem te skaitļiem un dod arī piemērus. Ļoti vērtīgi paklausīties, un tāpēc šis arī ir vērtīgi, ko var pēc tam savienot ar to, vai ne? Un pēc tam ir tas materiāliņš kā bonusiņš, kur ir apraksti par katru šo skaitli un viņu tumšo gaišo pusi par tām mantrām, ko Dācis tikko pieminēja. Un tad reku, kā tas vēl ar šo sasaucās. Nu, stāsti.
Jā, cystis tad ir angliski, bet, nu, ka varēs redzēt. Var kursoru redzēt, laikam Jā, nevar, vai ne? var, Var? var. Super, 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 super. Tad pirmais ķermenis, kas mums ir pirmais ķermenis, tā ir dvēsele, un tā ir mūsu sirsniņā. Otrais ķermenis, tad nākamie trīs ķermeņi ir prāti. Mums ir trīs prāti. Ir negatīvais prāts, un tas ir tāds, viņam ir nosaukums negatīvs, bet viņš tāds, ka viņš ir aizsargājos, viņš būs tas, kas riskus spēs saskatīt. Un, ja, piemēram, viņš aiziet, nu, balansā, tas nozīmē, viņš tiešām ir riskus saskatīgs, un tā kā Savu darbiņu izdarījis, aiziet. savu darbiņu izdarīs, jā, bet ja aiziet atkal tādās negatīvās, disbalansā, ja, kā numeroloģiski saka, tad tur tie lielākie pesimisti, nu, tā kā tu vari baigt, tur viss, tu paliek prie depresijā. Nu, tā tas darbojās. Tad otrais ir pozitīvais prāts, un tad šis ir atkal varbūt otrādā, ka tas ir atkal tos pozitīvos riskus ieraug un tās visas iespējas, bet te var aiziet, tā kā viss būs labi un vispār ignorēt problēmas, ka ar mani jau viss ir kārtī, nu, kad ne man nekas nav jādara un tāds viss tādā rožu tādā. Un tad ir trešais prāts, ir neitrālais prāts, un šis ir tāds, kas vēro. Tas ir ceturtais, ja četriem, kam dzīves, piemēram, ceļa skaitlī 4, tas ir neitrālais prāts. Tas nozīmē, viņi ir vērotāji, viņi sajūt un viņi tā kā balansē to negatīvo un pozitīvo prātu. Tad nākamais piektais numurs ir fiziskais ķermenis. Un šeit ir interesanti, ka fiziskais ķermenis, kas 5 arī citās numeroloģijās, piecinieks ir tas, kas fiziskais ķermenis. Un, ja, piemēram, ir piecinieki daudz tā numeroloģijas kartē vai tieši dzīves skaitlī, viena no lietām, kā iekustināt to savu enerģiju, ir kustēties fiziski vai fiziski izkustēties. Es no savas pieredzes varu teikt, ka man nepatīk fiziskas, man ir tie piecinieki, man nepatīk fiziskas tās aktivitātes, bet tas ir tas, ka, ja es esmu iestrēgus, te ir jāiet. Un tas ir tā kā pa tiem prātiem arī, ja, kad te var skatīties, man varbūt es pa pozitīvu, varbūt es pa negatīvu. Nu tā. Tad sastais ir nimbs, tad fiziskais ķermenis jāmaz. Tad sastais ir nimbs, kas ir šis nimbs. Un tas ir tāds, tas ir tas, kas tā kā dod to aizsardzību un, nu jā, aizsardzību, tā kā pasargā tas aizsardzības ķermenis. Septītais ir aura, kas mums ir apkārt. Tā kā tas ir tas cilvēka elektromagnetiskais lauks. Tad astotais ir prāniskais ķermenis. Tas ir viņš tā kā iekšā un šeit ir tas prāniskais ķermenis ir tas, ka caur to mēs pieslēdzamies tam visuma enerģijai, visuma tam arī informācijas, ka, nu, ne tikai informācija, drīzāk enerģija, un tad mums tāda dievišķā enerģija caur to izlīst. Tad devītais mums ir smalkais ķermenis, un šeit smalkajā ķermenī ir glabājas visas dzīves, nu, tā kā zināšanas no iepriekšējām dzīvēm. Un 10. ir mircošais ķermenis, kas ir, viņš tā kā te ir radianti, tas, jā, šitais te, viņš tā kā tāda auriņa. Nu jā, mircošais ķermenis ir tas, teiksim tā, ka cilvēki, kuriem ir tas attīstīts, viņi ļoti harizmātiski ir. Viņi tādi, jo viņi ir tā, nu jā, viņi ir harizmātiski, jo viņi tā kā mirdz, jo īstenībā viņi pilda savu misiju, viņi mirdz. Un tad ir arī skaitlis 11, tantriskajā numeroloģijā eksistē arī kā dzīves ceļa skaitlis un visur, un tas nozīmē tie visi ķermeņi kopā. Tas ir it kā, un skaitlis 11 arī numeroloģijā ir vispār meistara skaitlis, tas ir ļoti intuitīvs skaitlis. Ja mēs runājam par ķermeņiem, tad tas nozīmē, ka visi ķermeņi ir, lai to skaitli tiešām izdzīvotu, to savu intuitīvu atvērtu, tiem visiem ķermeņiem ir svarīgi būt tajā harmonijā, miedarbībā, un
citreiz tas sarežģīja situāciju, jo, ja, ja viņš ir disbalansā, tad tev ir jāzina, tā, kurā īsti ķermenī tas ir. Tas ir. Bet šis ir vairāk, tas ir tā, es to prezentēju, jo mēs runājam par ķermeņiem, jo tā kā, piemēram, šis ir jāzina kundalīni jogas skolotājiem, kas pēc tantriskās numeroloģijas, pēc dzimšanas datuma var pateikt, ar ko jāstrādā, un iedot attiecīgās mantras, mudras, krijas. Ja, piemēram, cilvēks nodarbojas ar kundalīni jogu regulāri, tad tur jau tie visi ķermeņi, viņi tur jau darbojas, ka nav jāzina, kur tagad man ir nodarbība, kuru tad tieši te ķermeni man tur jābalansē. Tā ir. Jā, es to laikam visu pastāstīju. Ļoti vērtīgi, ļoti interesanti. Man arī pašai ir vērtīga atziņa no šī, zini, iekš tā, kad redzi, piemēram, pat 11, kuram iekļaujās it kā visi šie visi centri, visi ķermeņi, viņam ir vērtīgi strādāt ar to smalkajā plānā, sakārtot tādu visu šo savus ķermeņus, lai apzinātos, ka viņam ir šis, un viņš arī apzinās to savu intuitīvo kanālu. Piemēram, citiem, kam tur ir dzīves skaitlis 5 vai 4, ja, tad viņam ir arī jāsaprot, ka viņam tāpēc arī dzīvē fokusi vairāk ir uz tādām lietām tieši, par ko ir par ko ir arī tas ķermenis šajā te vizuālī. Man liekas, tas ir ļoti vērtīgi zināt, jo tu tiešām saproti, ar ko tev, kas tieši tev ir, uz ko tev fokus, ar ko tev dzīvē vairāk strādāt, vai ne? Jā, tur ir atkal, mums jau nav tikai tas viens skaitlis. Tas var tā, var maldīgi, ja tu jāfokusēs tikai uz vienu skaitli, un mēs jau neesam viens skaitlis, mēs jau tā kā melodija esam, ka mums ir vairāki, un te ir, mums visiem ir visi ķermeņi, un tikai kaut kā daži vairāk, kuri varbūt disbalansā, ka mēs piedzimstam, un daži ir kad nē. Jo tur ir, ja mēs runājam par ķermeni, bet, ja, piemēram, skatās pēc tantriskās numeroloģijas, ar ko tad dzīvē jāstrādā, tad skatās dzimšanas datumu, dzimšanas gadu, dzimšanas mēnesi un gadu, un visus tos tur tāds lieliskais piecinieks, ko tur var izrēķināt. Un tad, attiecīgi, tā informācija par to ķermeni ir iedota tieši tajā kontekstā, piemēram, dzimšanas gada kontekstā. Tāpēc man tā, kā es to skatos, kad ir labi zināt tos ķermeņus, bet ja tu nezini, tu vienalga vari caur numeroloģijas lasījumiem, tu vari tā kā atrast to savu ceļu un mainīt dzīvi, ja gribās. Jā. Es domāju, Līga, tev noteikti tu savādāk skaties, jo tu jau redzi tos. Man patīk izpētīt dažādas lietas, jo te arī ir atgādinājums, ka šis ir viens no arī veidiem, kā skatīt enerģiju un kā cilvēki caur to var strādāt un šādas sistēmas. Un es zinu, kad ir vēl arī, piemēram, citos, piemēram, jogā tur arī sastāsta visā savus šo, kā virzās tā enerģija, kundalīna enerģija un tā tālāk. Tā kā tam visam ir vieta būt, un tiešām pat vajag vienmēr saklausīt sevi, uz ko tev tieši ir rezonance. Un, ja uz tevi ir uz to rezonance, tad iet, jo, piemēram, iepriekšējā sirdsceļa aktivizācijas posmā arī vienai no dalībniecēm atklājās, kad viņa sajūta, ka viņai jau sen ir bijusi interese par gēnu atslēgām, piemēram, bet viņa sajūta tik ļoti to lielu impulsu, tāpēc, ka viņa atvērās vienkārši tam savam ceļam, un viņa aiziet. Un tad, kad tu tiešām sāc aiziet tur, kur tev vākas sirds, tad tev arī soli pa solītīm sāk vērties nākamie solīši. Tā kā Dats arī dalījās savā sirdsceļā, un tad sāka nākt visādi numeroloģiskie veidi un vēl, un ka tas jau tu nokļūst tādā dabiskā plūsmā, ka tev tāda vadītā plūsmā. Un par plūsmu, starp citu, mēs arī izdomājam, ka par to tēmu ir jāparunā, jo tur ir ko tiešām runāt. Un īstenībā par zīmēm, ja kādas tu saņem savā ceļā, un tam arī ir tāds, tam iekš tās tēmas var izmantot arī šo te Dacas doto materiālu, kas ir Ikigai nedēļā, jā, par arī eņģeļu skaitļiem un to nozīmi tavā ceļā, tā kā
Interesanti. Interesanti ir tas viss, un tiešām tas iedod vienkārši tādu, nu, tādu savā ziņā mieriņu. Katrs paņems no tā visa to, kas viņam tieši vajadzīgs, tā kā to mēs arī novēlam, lai sadzirdētu sevi un lai tas kalpo jūsu harmoniskam ceļa turpinājumam saskaņā ar savu sirdi. Nu, ko dacīt šodien arī taro lasījumu? Vai, jā, pagaidi, kur man ir, protams, Uz protams. noslēgumā. Pastīsimies, ko mums varbūt teiks šajā kontekstā. Tas ir jādara, nekā gribās divas kārtas izvērt. Oh, zini, ir interesanti, jo divas lielās arkānas un lasījumos, ja ir, nu nevienmēr, bet lasījumos, ja lielās arkānas ir izkrīt ārā, tas nozīmē, tas ir viens no zīmēm, kā notiek kaut kas, izmaiņas var notikt smalkajos līmeņos, bet vēl nav manifestējies līdz tevīm, ka tev ir jāpieņem lēmums. Un šeit ir šis vēstījums, kas te nāk, pakārtais cilvēks, viņš maks, vai kā ir, kad, lai, jo maks ir tas, ka viņam ir visi resursi, viņš var visu darīt, viņš ir manifestārs, darītājs. Bet, lai par tādu kļūtu, ir jāprot paskatīties uz lietām savādāk. Un tas ir tas atļauties, saprast, ka mums ir citi ķermeņi, kā mums ir enerģijas, ar ko mēs darbojamies. Un šeit ir tas, ka arī paņemt pauzi, un tā paņemt pauzi nozīmē, ka es nevis skrienu vāveres ritenī, bet es apstājos un tā kā pameditēju, ieklausos sevi, un tā kā viņš tā kā pakāries, jā, bet viņš vienkārši, jo tad, kad tu pakaries sevi, tad tu redzi pasauli otrādāk un no citas skatu punkta, un tu saproti, ka nav viss tā, kā liekas. Un tas ir vajadzīgs, lai nokļūtu tajā, es visu varu, es visu varu, es daru, un es visu varu izdarīt un manifestēt, un man visi ir nepieciešamie resursi, un es varu iet un darīt. Šis ir ļoti spēcīgs viennieks tajā savā spēkā. Kad tu kļūsi par savas dzīves radītāju. Jā, tieši tā, par savu dzīves radītāju, un tev ir gan gribas spēks, gan mērķis, gan veicas. nu, jā, un arī tas zīmīgi, ja mēs skatāmies, šis 12 skaitlis, un tas ir skaitlis 1. Un šis tāds mazais atgādinājums par ikgadējiem cikliem, kad lietas, lai atnāk līdz tevīm, prasa laiku un ir jāiet rutīnā. Ir jāmaina rutīna. Tas nav kaut kāds kā maģiskais vīriņš atnāks un viss izdarīs. Tas ir no katra paša cilvēka atkarīgs, bet tās lielās arkānas un tas ir visums atbalsts, jo tā ir visuma kārtība, kā tas viss notiek. Tad, ja cilvēks uzņemas atbildību savu dzīvi, viņš pasaka, jā, es arī pats esmu gatavs darīt, lai tas tiešām notiktos, tad arī viss notiekās. Jā, nu ko? Foršs, skaists nobeigums, jaudīgs vēstījums, visum vadīts. Tā kā, lai kalpo, un tad mēs tiksimies jau nākamajā reizītē, vai ne? Jā. Paldies visiem, kas klausījās, un Jā, mēs paldies. ceram, ka bija vērtīgi un noderīgi, lai jums nāk jūsu vērtīgās vai jums vajadzīgās atziņas, un tad līdz nākamajai reizei. Tā!